Un šodien mēs parunāsim par saules paneļiem un to izmantošanu. Ne tik daudz par tehniskām lietām, kas attiecās uz saules paneļiem, bet runāsim, es parādīšu, kādi materiāli un kas ir jāievēro, lai šos saules paneļus uzstādītu uz esošajām un jauniem jumtiem. Atjaunojama energoresursu laikmets jau sākās pirms daudziem gadiem, un pirmais, kas bija, ko izmantoja, bija hidroenerģija. Un šī joma jau ir sasniegusi to līmeni, ja mēs runājam arī par mūsu valsti, ka praktiski kas mums ir, tas mums ir, un iespēja kaut ko vēl papildus ir praktiski ļoti minimāla. Pēdējos 20 gados atjaunojamā energoresursu klāt nācis ir vēja un saules enerģija, un kas ir arvien vairāk un vairāk izmantota un pielietota. Vēja un saules enerģija veido apmēram 40% pašlaik 40% no atjaunojamā energoresursu tirgus, un saules enerģijas ražošana vai izmantošana arvien pieaug visstraujāk. Un pēc Repower EU iniciatīvas mērķi ir palielināt uzstādīto elektrostaciju jaudu gadā līdz 25. gadam bija 320 gigavati, un līdz 2030. gadam plānojās, ka varētu būt apmēram 600 gigavati. Un ja mēs skatāmies kā piemēru, ka viens kodola reaktors saražo apmēram 1,5 gigavati elektroenerģijas. Vēl ir Eiropas Savienības saules enerģijas stratēģijā ir paredzēts uzlikt par pienākumu uzstādīt saules enerģijas iekārtām atkarībā no pēc plānotajiem gadiem un plānotiem apjomiem. No visām ēkām, kuras platība pārsniedz 250 kvadrātmetru, no 27. gada ir jābūt saules kolektoriem, no 28. gada ir jābūt, kurām platība pārsniedz 500 kvadrātmetrus, un no 29. gada, kur pārsniedz 750, un no 30. gada tas būs tā, ka jābūt ir praktiski mājām, kas ir lielākas par 250 vai mazākas par 250. Es varbūt nepareizi pateicu, bet no 31. gada praktiski iznāk, ka uz visām mājām tiek šie te saules kolektori uzstādīti. Kas attiecās uz mums, kā siltumizolācijas ražotājiem, saules kolektori tiek uzstādīti uz jumta, un jumts ir viens no galvenajām ēkas barjeras konstrukcijām. Un ko jumts, kā mēs zinām, ir ko nodrošina mehāniskās drošības, higienas, un arī tā, ka ja jumts tiek normāli iestrādās, tad tas arī ir būtībā ilglaicīgs. Iespējamie riski, un ja iebūvējot vai uzstādot saules paneļus, iespējamie riski ir, jo šos te uzstādot saules paneļus, tomēr tas ir diezgan sarežģīts tehniskā risinājuma kopums, kas var radīt riskus un briesmas nepareizas projektēšanas, uzstādīšanas vai eksploatācijas laikā, eksploatācijas dēļ. Pirms paneļu uzstādīšanas vai mēs runājam, ja paneļus uzstāda uz jumta, un jumts, protams, ir iestrādāta siltumizolācija. Un kas iedarbojās uz jumtu? Ir mehāniskās izturība un mehāniskās
izturību un slodzes iedarbības uz jumta iedarbojās ir vēja slodze, sniega uzkrāšanās, iespējamāk, kas varētu arī šo te jumtu, teiksim, pabojāt. Vēja slodze, projektē un aprēķina šos te materiālus, kādi ir nepieciešams, jāņem vērā, kurā vietā šī te māja atradīsies un kāda iedarbība vēja slodzes būs vienā mūsu valsts pie jūras rietumu pusē būs lielāka vēja slodze, bet vidienē būs mazāka, un tā kā arī ņemot vērā šos te parametrus vai rādītājs ir jāmēģina šo te jumtu arī aprēķināt un skatīties, kādi materiāli nepieciešami pielietot. Nākošais ir sniega slodzes, kaut gan mums arī ir mazāk, bet vienalga ir pie aprēķiniem jāņem vērā šis te parametrs ir. Un, ja runājam par saules moduļiem, tad saules moduļi tiek uzstādīti uz atbalsta konstrukcijas, kas var veidot punkta, lineāru vai sadalītu slodzi, un tā svara dēļ var sabojāt jumta hidroizolācijas pārklājumu vai arī deformēt siltumizolācijas slāni. Tā kā šī gadījumā pirms saules paneļu uzstādīšanas ir jābūt nopietniem aprēķiniem, lai neizveidotos šāda situācija. Vēl viena tāda lieta ir, ko nevarētu pieļaut, ir tā, ka tur, ja siltumizolācija un jumts ir aprēķināts arī nesošās konstrukcijas kaut kādu noteiktu slodzes nespēju, un materiāla uzglabāšana būtībā nebūtu pieļaujama būvniecības procesa laikā. Diemžēl Latvijā mums nav neviena LBN norma, kas neparedz prasību ēku jumtiem, tas attiecās uz slodzes nespējām un tādām lietām. Viss tiek vai nu ražotājs vai arī projektētājs šo te veic aprēķinus un ražotājs piedāvā attiecīgi kā materiāls, lai nodrošinātu šos te tehniskās prasības. Jumtu varētu būt tā, ka parasti jumts, ko līdz šim ir, kā mēs sakām, klasiskais jumts, ir jumts neeksploatējušais jumts, kur būtībā nekas uz šo jumtu nedrīkst un neko nedrīkst darīt, izņemot, teiksim, pāris reizes gadā šo te jumtu notīrīt. Nākošais jumts ir tāds, kas ir kur jau varētu būt kaut kādi iespējamie iekārtas uzstādītas, bet uz pamatiem. Šī gadījumā ir atļauts šos te veikt apkalpošanu, un būtībā var vairākas reizes to vai regulāri atrasties uz jumta. Un pats tāds nopietnākais jumts ir, ko mēs saucam par superjumtu, ir jumts ar materiāliem, kurus mēs piedāvājam, kur izveidot var zaļie jumti, terases un arī šo te saules paneļu uzstādīšanai. Ja mēs skatāmies, kā siltumizolācijas materiāli tiek testēti un tiek noteikts spiedes šīs te slodzes un tiek noteikta šī te punktu slodze un arī izkliedētā slodze, lai varētu precīzāk un attiecīgi kādas ir prasības izmantot šos te materiālus pie saules paneļu uzstādīšanas. Mēs Rockwool piedāvā dažādus risinājumus. Mums ir divi veidi risinājumi, ir vienblīvuma materiāli un ir divblīvuma materiāli. Un divblīvuma materiāli ir izstrādāti tādā veidā, ka ir ražošanas procesā, ka ir siltumizolācijas slānis un nesošais slānis. Un arī šo te materiāli materiāls ir tāds, ka ir daudz vieglāk strādāt un daudz vieglāk arī kontrolēt iebūvēšanas kvalitāti. Un klasiskais variants ir divu slāņu materiāli vai divu slāņu ieklājums. Tas ir
ir siltumizolācijas slānis un cietā virskārta, uz kura tiek kausēts hidroizolācijas slānis vai arī likti šie te saules paneļi. Ja mēs skatāmies, salīdzinām materiālus, kas ir divblīvu materiālu un klasisko divu slāņu materiāls, tad divblīvuma plāksnes, kā šeit parādīts ir, var redzēt, ka šī te izkliedētā slodze daudz slodze izkliedējas daudz labāk nekā materiāliem, ja tiek pielietoti materiāli, kas ir ar divos slāņos. Ražošanas process šiem te divblīvu materiāliem notiek tā, ka tiek saspiesta pirmā kārta ar speciālu veltņiem, atkarībā kāds šis te materiāls un kādas slodzes nespēja vai kādi tehniskie parametri nepieciešami šiem materiāliem, un apakšējais slānis ir mazlietiņa teiksim, mīkstāks, kas ir esošais šis te siltumizolācijas materiāls. Mums ir divi veida materiāli, dubultā blīvuma akmens vatis plātnes, tas ir hardrock maks un monorock maks. Rokulu dubultā blīvuma plāksnēm ir lielāka izturība pret staigāšanu, jo augstāk blīvuma slānis paredzēs, lai pārņemtu visas šīs sadalītās vismas iedarbības koncentrēto slodzi, un pakāpeniski šis slodze tiek novadīta uz visu kopējo materiālu, un kā es iepriekš teicu, šī slodze izkliedējas daudz labāk nekā divu slāņu materiālu ieklāšanas izveidošanā. Šeit ir parādīti materiāli, parādīts materiāls, kāds ir un veikts laboratoriskie testi. Ja mēs skatāmies tā, ka ir ja pēc blīvuma mēs varētu, un tad ir divslāņu materiāliem šie blīvumi ir lielāki, bet divblīvuma plāksnēm blīvums ir mazāks, bet toties šī te slodzes nespēja viņiem ir lielāka nekā šiem te divslāņu materiāliem. Saules moduļu uzstādīšana uz jumtiem ir tieši saistīta ar mehāniskajām slodzēm, kas darbojas arī ne tikai uz siltumizolācijas materiālus, bet arī uz visu šo te ēku konstrukcijām. Un līdz ar to ir projektējot vai arī renovējot mājas un uzstādot šos te saules paneļus, jāņem vērā šī te vai aprēķināt, vai arī ieprojektēt, vai arī ņemot vērā, cik lielas šīs slodzes varēs izturēt un kādā veidā šie saules paneļi ir jāuzstāda uz jumta. Mums ir iespēja piedāvāt dažādas modelēšanas iespējas ar datorprogrammu, lai varētu izvēlēties precīzu kādu un pareizāko materiālu, lai varētu izpildīt projektētāju vai klienta vēlmes uzstādot saules paneļus uz jumtiem. Mums ir arī sagatavoti tādi ieteikumi vai teiksim, kādi materiāli ir jāpielieto pie noteiktām vai ieprojektētām slodzēm, ņemot vērā šos te saules paneļus un arī esošā šīs vēja, sniega un pārējās slodzes. Tā kā, ja ir nepieciešami, mēs varam jūs varat kontaktēties ar mums, un mēs jums varam šo te piedāvāt un atrast pareizo variantu, palīdzēt atrast pareizo variantu. Labākais variants, ja mēs runājam kā piemēru, labākais variants ir hardrock maks, tas ir īpaši piemērot siltumizolācijas slāņu, tas uzstādīšana plakainiem jumtiem, kur ir paaugstinātas slodzes, tas ir zaļie jumti, terases un, protams, arī šie te saules paneļi uzstādīti. Tā kā mēs redzam, ka šī te spiedes izturība ir pietiekoši liela, tā kā šie te materiāli ir tie, varētu teikt tā kā
īstie, ko varētu pielietot, lai nodrošinātu visas projektētāju un klienta prasības pret saules paneļu uzstādīšanu. Vēl viena tāda lieta, es varbūt nepieminēju, ka uzstādot saules paneļus jāņem vērā divas lietas, ir slodzes nespēja un vēl viena ļoti, ļoti svarīga lieta ir ugunsdrošība. Un riski, kas ir saistīti ar saules paneļu uzstādīšanu, varētu būt, ka ir nekvalitatīva, varbūt nekvalitatīvi, veicot nekvalitatīvus darbus, var rasties ugunsgrēki, tas varētu būt no izolātoriem, invertoriem, savienojuma kārbām, un kā jau teicu, ja netiek šie darbi veikti kvalitatīvi. Ja notiek ugunsgrēka gadījumā, šie saules paneļi ir tā kā atstarojuši elements, un viņi vēl palielina šo ugunsgrēka risku uz jumtu. Un arī ja saules paneļi ja uzstādīt saules paneļi, ir daudz grūtāk nodzēst šo ugunsgrēku, jo praktiski ir grūtāk tikt klāt pie šiem ugunsgrēka avota. Ir šeit ir parādīti kā piemērs vairāki ugunsgrēka gadījumi, ir apkopoti dati par Eiropu. Es mēģināju atrast Latvijā, bet īsti tā nebija. Varbūt arī mēs, es ceru, ka nav bijuši šādi gadījumi, bet jebkurā gadījumā ir jāņem vērā šie ieteikumi un iespējamie riski. Balstoties uz ugunsgrēka analīzi, varētu skatoties Itāliju un Vācijas datiem, tad posmā no 6 gadu laikā, no 2009. Gada bija līdz 1 gigavatam bija apmēram gadā kaut kādi 29 ugunsgrēki. Un plānots ir, ja uzstādīt šos paneļus arvien vairāk, tad būtu tā, ka tas ir tāds aprēķins, ka apmēram varētu būt 17,400 ugunsgrēki gadā. Un jāņem vērā tas, jāņem vērā un jābūt ir piesardzīgiem izvēloties materiālus, lai varētu šo te nodrošināt un nekas nenotiktu. Ugunsgrēku cēloņi galvenokārt ir, kā jau es teicu, ja ir uzstādīti saules paneļi šie te elektrības elementi vai elektrības tās problēmas, tā kā tas ir jāņem vērā. Saules ir arī tā, ka ir dažādās valstīs ir dažādas pieredzes šo saules paneļu uzstādīšanā, un sevišķi valstīs, kurās jau to kādu laiciņu ātrāk par mums tika darīts, tad viņiem ir izstrādāti šie te ieteikumi un kādā veidā un kā labākie varianti, lai varētu nodrošināties pret šiem te nelaimes gadījumiem. Ir arī, es domāju, ka pie mums arī arvien būs, un ņemot vērā, ka daudz apdrošināšanas sabiedrības būs arī vieni no tiem, kas noteiks saules paneļu uzstādīšanas tādus noteikumus, teiksim, kādiem tur vajadzētu būt materiāliem, un kā jābūt uzstādītiem. Un galvenais faktors ir tas, ka izveidojot šos saules paneļu, izveidojot jumtu, uz kura tiks uzstādīt saules paneļi, ir jāņem vērā, ka ir jāpielieto materiāli, ir nedegoši materiāli. Viens no tādiem materiāliem, kas ir, tā ir akmens vate, un kas ir viņi ir augstākā, tas teiksim, A1 ugunsdrošības klase, materiāls ir nedegošs, un līdz ar to ugunsgrēks tiks ierobežots vai arī vispār neizcelsies. Kā jau es teicu, šie ir ļoti svarīgi izmantot nedegošus materiālus, jo tad mēs vienkārši būsim pārliecināti, ka renovētā, izbūvētā ēka ir nodrošināta un var mierīgi likt šos te saules paneļus, un ja arī gadienā kaut kas notiks, tad šie te
rezultāts vai kā lai tā saka, tur būs daudz mazāki riski nekā izmantojot kaut kādus materiālus, kas ir neatbilst šīm te nedegošo materiālu prasībām. Un ja runājot par kopsavilkumu, jāskatās projektējot jaunas mājas un renovācijas laikā ir jāpievērš liela uzmanība šiem te ir visiem ievērot visas nepieciešamās noteikumus, lai neveidotos kaut kādas nepatīkamas sekas no šiem jumtiem. Nepareizas konstrukciju uzstādīšana var uzraisīt ugunsgrēku un ēku konstrukcija var arī, teiksim, uzstādīšanas laikā, ja neievēro tehnoloģiskās prasības, var sabojāt hidroizolācijas slāni un šo tiek bojāts hermētiskums un tā kā vajadzētu tomēr skatīties un šai darba kvalitātei jābūt ir pietiekoši labai un atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. Un mums ir arī šie, kā es teicu, mēs piedāvājam materiālus, ar kādus var izvēlēties šīs te kombinācijas, lai atkarībā no kādas ir ieliktas projektā vai slodzēm, un arī mums ir kādu rasējumu eksploatējumiem jumtiem, un uz kuriem tiek uzstādīti saules moduļi. Tā kā mēs varam, ja ir kādi jautājumi un kādas vēlmes, mēs varam jums palīdzēt un griežieties pie mums un tiksim skaidrībā. Tā kā paldies, tas man tā ātri būtu viss. Paldies, Māri. Man te bija sagatavot dažādi jautājumi, bet es tagad nezinu, ko jautāt, jo es skatos, jūs esat nevien siltumizolācijas eksperts, bet jau arī atjaunojamās un saules enerģijas eksperts. Nē, mēs tur tikai tā doma ir tāda, ka atjaunojama enerģija, ka ir jāpielieto materiāli, lai šī atjaunojama enerģija nodrošinātu to, ko mēs vēlamies, vai arī kas arī ieprojektēts ir. Tieši tā. Viens jautājums, sakiet, vai ir nozīme jumta slīpumam, domājot gan par siltumizolāciju, gan par saules paneļiem, jo slodžu sadalījums jau acīm redzot mainās atkarībā no leņķa. Plakanie jumti ir viens, 45 grādu leņķis ir cits atkal risinājums. Pēc mūsu pieredzes industriāliem tādām lielām būvēm un visām tas ir plakanie jumti. Un privātmājām, protams, ir šie te jumti, kas ir slīpie jumti. Bet tur atkal ir savādāk šī te jumta seguma un tā. Tā kā, protams, tur ir tā kā, ja mēs varētu līdzības ar tramplīnlēkšanu, ja tu nokritīs uz plakanas virsmas, tad būs sitiens stipri lielāks nekā uz slīpas virsmas. Tā kā, protams, tas arī varētu būt. Tas ir jāņem vērā projektējot. Jā, bet tas ir jāņem vērā, jāaprēķinot mums. Tas atkal tā kā, teiksim, nav īsti mūsu lauciņš, bet droši vien, ka tā ir. Paldies jums liels!